smaržo pēc Marutas apčubinātā tomātiņa. Gribat iepazīties? Aiziet! Es no skolas atceros latīnisko tomātu nosaukumu. Bišķiņu var labot liku persicum esculentum. Ir tā? Es par tā vizuāli redzu, ļoti daudz tie tomāti, ļoti daudz. Vai viņi visi paliek Latvijā, vai mēs visi viņus apēdam? Jā, visus tomātiņus apēdam Latvijā. Un ir arī bijis tā, ka pietrūkst? Jā, šis ir tas mirklis, kad saulīti ļoti maz. Līdz ar to tomātiņus ļoti gausi gatavojās un ir tā, ka šobrīd pietrūkstās, jā. Kā mēs varam atpazīt Maksimas veikalā, ka tas ir tieši Mārupas tomāts? Mārupas tomātiņu jābūt virsū mūsu uzlīmītē ar mūsu logo. Maruta! Salāti gatavi? Jā, rītdien varēs vest uz Maksimu. Tad labi! Tad salāti arī ir sezonāli, jā? Nē, mums salāti visu cauri gadu. Tomēr? Jā, salātiņus mēs 20 stundas diennaktī gaismojam, 4 stundas viņiem ir nakts. Guļ! Atpūšās, jā. Viens no skaistākajiem darbiem pasaulē. Un cik tavā aprūpē ir gurķu stādi? Šajā siltumnīcā ir kaut kur 16,000 tādi, tad ir siltumnīcā 15,000, tad ejam tālāk, tur ir 17, 18,000. Nu, tu viena pati to nevar Nē, pasargadies, nē. Cik viens tāds gurķu tauks var iedot mums gurķus? Mēs neatstājam visas 7 gurķīšus. Ja? Līdz ar to mēs normējam, 2 gurķīši paliek, 1 gurķīti izņemam ārā, līdz ar to kaut kādā lai spēks būtu. Ap 5 gurķīšiem nedēļā mēs nolasam. No viena stāda. Kā tos gurķus jūs ar rokām lasat? Lasam ar rokām, katrs gurķītis tiek nogriezts ar speciālu nazīti, ievietots kastēs. Katrs gurķis, ko es redzu veikala plauktā, ir ar rokām noņemts no gurķinos. Nav tā, ka kāds robots tur ņem un grābj un plēš nost. Nav tā. Tā nav. Nevajag mizot gurķus, paskatieties, cik viņi smuki. Jā.